Sveicināti pārraidē Futbola prāts. Ar jums kopā raidījuma vadītājs Artūrs Biezais. Un pie mums šodien ir atkal jau, jāsaka, īpašs viesis, leģendārais Marians Pahars, gan kā spēlētājs, Latvijas nacionālās izlases treneris un arī FIFA šobrīd ir piesaistīts, kā high performance analists, arī ļoti, ļoti būtisks aspekts. Un prieks, ka tu esi šeit, Marian. Prieks tev redzēt. Paldies par to, ka aicināt mani. Tad, ilgu laiku es nebiju šeit, LFF telpos, bet ar prieku nācu tagad. Tagad sanāk diezgan daudz ceļot noteikti. Daudz, pareizi, Daudz līdot uz Aziju pusē. Tas, ko man patika visvairāk. Un kā ir vispār tā kultūra? Jo, teiksim, vēsturiski tu vienmēr biji Eiropā, vēl pēc tam Anglija, tā kultūra, un tagad tev pilnīgi, ir mēs kā spēlētājiem, tev bija viena kultūra, un tagad šajā specialitātē pilnīgi cita kultūra. Tu zini, galvenais, kā es darbojos ar futbolu, tad visur pasaulē tādi paši principi, tādas pašas lietas, tas man vienkārši, bet par kultūru un par valstīm man ļoti patīk tur, kur esmu, un daudz jaunus cilvēkus, un draugi jau ir, un, protams, interesanta darba. Bet ir kaut kāda iezīme, ko tu pamanīji uzreiz, kas atšķirās no tādas eiropiskākas vai Āzija, kaut kas tāds, varbūt viena lietiņa, kas tev uzreiz iekrīt acī, šis ir savādāk. Varbūt to, ko viņi ļoti, mēs šeit organizēti, bet mēs paši par sevi, bet viņam ir tādi grupas, kaut kādi tradīcijas, vai viņi pulcējas kopā un domā kopā un risina kopā, un viņi visi kopā visu laiku. Tad mazliet šeit man bija tāds mazliet pārsteigums. Jāpielāgojas. Kā trenerim jāpielāgojas, kā spēlētājiem, tā arī šeit visam jauns. Mēs pat aizlecām bišķi jau uz priekšu, tādu ievadu, Šodien mums būs tēma, mēs parunāsim par tādu interesantu lietu, jo tu pats biji talantīgs, manuprāt, spēlētājs, un tēma būs būtībā talants, identificēšana, attīstīšana. Bet pirms mēs ķeramies klātai tēmai, ir tādi 2 jautājumi, ko es viesiem uzdodu, kas ir vienā vārdā, un tad var paskaidrot, kas tavuprāt ir svarīgākais futbolistā? Viena vārdā es to nevaru paskaidrot, varbūt var pateikt, bet daudz lietas jābūt tiem neatlaidīgiem. Neatlaidīgiem, jo, principā raksturs tā viena no tiem galvenajiem principiem vai iemesliem, nezinu, kad spēlētājs vai kļūs par profesionālu spēlētāju vai par zvaigzni, vai ne. Bet jābūt ātriem, jābūt tehniskiem, bet neatlaidīgiem un daudz strādāt par to. Mums daudz piemēri pat Latvijā šeit, kad spēlētāji bez īpašam talantam, bet sasniegt kaut ko daudz. Tas, kas pateic neatlaidība, ļoti labi sajiet kopā ar šīs dienas tēmu par talantu, jo tu zini to teicienu. Hard work wins talent, if talent doesn't work hard. Un tas pilnīgi sajiet kopā, vai ne? Piekritu, un labs teikums, Un arī, ja tu vari vienā vārdā un pēc tam droši paskaidrot, kas tev arī tavā pieredzē, kas tavuprāt ir svarīgākais treneru darbā? Treneru darbā vissvarīgākais būt pacietīgam. Jo šeit daudz ko atkarīgs ne no jums, bet no futbolistiem, no pārējiem treneru štābam, palīgiem un tā tālāk faniem, apstākļiem, un tas ir galvenais, manuprāt. Es domāju, ka būtisks aspekts, jo treneri laikam parasti fanātiķi grib rezultātu pēc iespējas ātrāk, bet
jo es vecāks palieku, jo es arī jūtu pacietību. Nu, ļoti svarīgi. Nu, jā, bet atkal par kādu treneru mēs runājam arī, jo treneris, jaunašu futbolistu treneris un virslīga vai, nezinu, nacionāla izlase treneris, tas ir divi dažādi profesiji. Jā, pilnīgi dažādi profili. Par talantu. Parasti daudz runā, arī Jānis Lūss, atceros kaut kur, manuprāt, tas bija viņš, kur bija rakstīts, ka viss sākas ar talantu, ka ir jābūt kaut kam ap ko būvēt. Dažreiz tas, ko tu teici, smagi strādāt, daudz strādāt. Es dažreiz domāju, vai tas arī nav talants, strādāt smagi. Jā. Bet kas tavuprāt ir talants? Tāds it kā vienkārši jautājums, bet ļoti sarežģīts un mūžīgs, vai ne? Kas ir talants, tavuprāt? Nu, ir... Mēs varam to gramatus kaut kur atrast, ko teorijā mums teica, ka talants ir daži iespējas futbolistiem parādīt to super rezultāti, kad nav laika, kad nav vieta brīva un tā tālāk. Bet, nu, protams, nu, katram trenerim savas vizijas, uz to savas redzējums, jā. Un tas ir tāpēc interesanti, vienam trenerim tas spēlētājs ir talants un patīk, bet otram ne. Bet kāpēc ir tā? Un tagad es arī strādāju ar daudz valstīm un federācijām. Un lieli valsti, topoši valsti, viņi jau ilgu laiku sāk procesu ar talantu identifikāciju, un tāpēc viņi topuši valsti. Mums jābūt arī ātrim ar to un jāsāk procesu, lai catch-up. Lai noķertu. Lai noķertu viņam, jo viņi skrien ātri un ilgu laiku jau, bet mums, diemžēl, tādas procesa vēl nav. Ir skautings, bet nav talanta identifikācija. Tad, protams, ko tas nozīmē vai kas ir talants priekš mani. Nu, protams, tur ir dažas īpašības jābūt spēlētājiem, lai pateic, ka viņš ir talants. Viņam jādomā ātri. Tas ir viena no galvenajām īpašībām, manuprāt. Tagad futbols ļoti ātrs. Lēnam spēlētājiem arī grūti būs adaptēties šajā ātrā spēlē. Tad arī tas ir viena no galvenajām ātrums. Bet domāt ātri un skrien ātri, jābūt tehniskiem. Bez tehnika, nu, par ko mēs varam runāt, arī nav variantu. Tad tie galvenie aspekti, nu, un, protams, raksturs. To, ko jau teicu, ko manuprāt, vissvarīgākais futbolistam, tas ir ne tikai raksturs, bet motivācija, bet tā neatlaidība un tā tālāk. Tad, ja viss sakrīt, manuprāt, tas ir talants, bet to, ko tu pateici, man arī patīk. To, ko tu pateici, ka strādāt smagi, tas arī talants. Un varbūt nav kaut kāda vienai īpašībai spēlētājiem, bet viņam ir to, piemēram, kā Gorkšam bija Kasparam. Viņam nebija tur super talantam, bet viņš strādā ļoti smagi un viņš sasniegt tik daudz, ka varbūt ne tik vēl vairāk talantīgi spēlētāji. Bet Kaspars, ļoti labs piemērs tajā ziņā, lai, es nezinu, prognozētu, ka viņš tik tālu tiks, vienkārši fantastiski. Kā tā sanāca? Tad kāds neredzēja to talantu, vai viņš atvērās vēlāk? Talants? To, ko es teicu jau pirms tam, klubam, organizācijai, federācijai, valstī, tur jābūt sistēmai kaut kādai.
vispirms, ko mēs varam, ko mēs gribam atrast. Kādu spēlētāju mēs gribam atrast. Varbūt mazu, tehnisku, ātru, varbūt lielu. Kāpēc? Kā mēs vispirms jābūt idejai, kā mēs gribam uzvarēt spēles? Kur tā par ideju? Kā mēs varam uzvarēt to spēli. Un pēc tam mēs būvēsim kaut kādu sistēmu, kaut kādu pieeju, kā mēs varam to sasniegt. Caur spēles stilu, caur spēlētāju profilu, caur dažādus pozīcijas profilu un tā tālāk un tā tālāk. Tad tas, manuprāt, galvenais, bet ir vienmēr visur ir izņēmumi, ja? Izņēmumi, jā. Izņēmumi, jā. Varbūt Kaspar tāds izņēmums, varbūt, bet viņš bija talants, manuprāt. Bet mēs to neredzējām, kad viņš bija jauns. Es nevaru par to runāt, bet es runāju, jo es neredzēju. Bet treneri man par to teica, ka varbūt viņš bija kā Vēlāk attīstības. Vēlāk attīstīts, jā. Un to mēs varbūt kāds redzēja, jo viņš nāca uz Zviedriju, viņš tur iet. Viņa tevs noteikti viņš zina, ka Kaspar ir talants, bet viņam nebija visas īpašības, kas topošajiem spēlētājiem vajag, bet viņš to ar darbu panāca, jā. Gan kapteinis bija, gan līdz Premjerlīgai tika, protams. Kur vairākas reizes nelaid iekšā viņā. Kāds pat psiholoģiski varbūt būtu sabrucis, jā, bet viņš vienkārši turpināja. Tas arī superīgi. Jā, tu teici, ka varbūt kāds nepamanīja, jā, tajā brīdī. Un es atceros vienā skautu seminārā. Viņš teica, interesanti, it kā vienkārši un saprot, viņš teica, jebkurš redzēs labāko spēlētāju laukumā. Jebkurš redzēs sliktāko spēlētāju laukumā. Bet labs skauts un talantu identificēšana, ka tu spēj ieraudzīt, kas viņš būs nākotnē, ka viņš varbūt šobrīd nav top spēlētājs, bet ka nākotnē viņš būs top spēlētājs. Vai tas ir arī ar talantu identificēšanu? Prognozēt viņam nevis uz nākotni. Tu viņu redz šodien, bet redzēt to potenciālu. Tu viss pateici jau. Principā tā ir. Tas princips strādā visur. Un tas ir galvenais skautu darbam. Talantu identifikācijas ekspertam. Jo selection, skauts, atlase. Tas ir viens process, bet talantu identifikācija, tas ir to, ko tu teici par to, ka, protams, performance with potential. Jā. Tas ir galvenais saprast, kā spēlētājs spēlē šodien, bet redzēt to, viņu rītdienā. Jā, kā viņš būs nākotnē. Un tas ir super, ko tu saki, un arī Anglijā man patīk, kad es biju, un tas saistīts ar to, ko tu saki. Lai mēs varētu atrast tos talantus, mums ir jāzina, kā mēs gribam spēlēt, līdz ar to, kāda profila spēlētāja mums vajag. Jā, un man patīk, Anglijā arī viņiem treneru apmācībās bija future player, skatoties uz priekšu. Un tad, mums ir jāredz mūsu vīzija, kā mēs gribam spēlēt, un tad balsoties uz to, atbilstoši uz profiliem, ir jāmeklē arī tās īpašības, kas ir nepieciešamas tiem mūsu spēlētājiem. Protams, un arī kāpēc Angļiem daudz, es mazliet ar viņu programmu arī iepazītos, un ar cilvēkiem, kuri strādā ar tiem, vai strādāt iepriekš ar tiem programmam. Un kāpēc viņam ir komanda A, komanda B, komanda C, tāpēc, ka tie jauni spēlētāji, kuri vēl nav gatavi, bet kuriem ir milzīgs potenciāls, viņi iekļūt to C komanda, un tāds C komanda, viņa arī spēlē kaut kur tur, pulcējas kopā, trenējas kopā un tā tālāk. Jo ļoti vienkārši paņem labākais uz šo brīdi un viss, un aizmirst par bet.
viņam ir resursi to darīt. Tāpēc varbūt viņi labākais līga pasaulē un ļoti liela futbola valsts. Un to arī labi teica, īpaši tas skars noteikti jauniešu visus, kur tas saka labākais uz šo brīdi. Tad bieži vien, ja ir kāds labs spēlētājs, es priekš sevīm bieži vien skatos, kas ir tas, kas ir labs. Jo varbūt viņš ir vienkārši lielāks par visiem pārējiem. Viņš ir vienkārši jau izaudzis. Viņa varbūt jau ir jau jauna sieviete vai jau vīrietis. Un savukārt ir spēlētājs kā Modričs, kurš viņš vienkārši nevar tajā brīdī spēlēt, tāpēc, ka viņa auguma parametri neļauj. Un, ja es nekļūdos, Beļģija bija tā komanda, kur no B komandas vairāk nekā pusi no pamatsastāva pēc tam izlīd ārā. Kaut kas tāds bija, kad Beļģiem bija tāda bilde, es atceros, un vairāk kā puse bija no B komandas izlases jauniešos. Es to neredzēju, neatceros par Beļģiju, bet vispirms viss sāks no plānošana. Viss sāks no plānošana, un viens cilvēks, viņš to nevar izdarīt vai panākt. Tur jābūt grupai, tā darba grupai. Tie speciālisti, kuri var sapulcēs kopā un izdomāt ideju vispirms un pēc tam būvēt uz to ideju, kā atlas, uz ko redzējums jābūt un tā tālāk. To arī ieskicēju, bet es domāju, treneriem arī tomēr būtu noderīgi arī starpības starp skautingu un talantu identifikāciju. Kas tas ir? Kas ir tā starpība? Ar ko viņi atšķirās? Es jau pateicu, man šķiet ļoti precīzi par to, ka identifikācija un skauting, kas tas ir? Skauting, tas ir to, ko tu nāk uz spēli, divas komandas spēlē, divas spēlētāju, viena pozīcija, viens spēlē ļoti labi šodien, iesit golu, skrien, varbūt dribble vienu, tu redzi, super, mēs to paņemsim. Uz šo brīdi viņš labāk, bet talanta identifikācija, tas ir otra lieta. Varbūt otrs uzbrucējs, kurš neesit, un kam šodien bija ļoti slikta diena, viņš daudz labāk nekā pretējs spēlētājs, jo viņam ir ļoti laba vizišana, viņš labi redz, labi domā, viņš pieņem pareizi lēmumi, varbūt viņš, ļoti tehniski, bet šodien ne tik liels, un varbūt viņam bija viņam bija grūti šodien, jo pret viņu spēlēja daudz ātrāk spēlētājs vai vēl kaut ko, un tā ir tā atšķirība. Arī fiziskais īpaši jauniešos bieži vien arī nosaka. Varbūt nav izturīti, tāpēc nevar demonstrēt, bet redzēt to. Tas ir nākamais līmenis, redzēt nevis stiprākos to brīdi, bet redzēt nākotnes potenciālu. Nezinu, kas tas šķiet varētu būt tāds biežāks, pieļautā kļūda talanta identifikācijā. Biežāk pieļautā kļūda, principā tā ir. Mēs redzam tikai spilgtāk, mēs redzam gols. Vispirms, atkal mums nav kaut kāda struktūrēta procesa, ko mēs gribam panākt. Mēs paņem vislabāko, ātrāko stiprāko. Uz šo brīdi visstiprāko spēlētāju. Un mēs sapratam, kā talants var kļūt par zvaigzni vai topušu spēlētāju. Pāris lietas. Vispirms viņam jābūt talantam, mēs viņu jāatrast kaut kur. Pēc tam mums vajag viņu trenēt arī. Labi trenēt. Katru dienu. Daudz trenēt. Ar 3-4 treniņiem nedēļā tas nepietiek. Vajag 6, 7, varbūt 8, nezinu. Cik atceros, vai runāju ar Juriju Andrejevu, kur bija man treneris, viņš teica, ka dažreiz esmu 9-10 reizes nedēļa trenējies. Tas ir
nereāli tagad pat izskatās, bet tas bija. Tad mēs to saprotam arī. Jā, apjoms vajag. Pēc tam spēlēšana, kuru viņš spēlē, cik spēlēs gada, kādas spēlēs, pret labam spēlētājiem vai 10-0 katru spēli viņš vina. Mēs to arī nevaram aizmirst. Un trenerim jābūt. Tas ir varbūt visgalvenais, lai to spēlētāju visu to var iemācīt. Tik daudz. Tas tiešām praktiskā aspektā ir no treneru darba, ko es bieži domāju. Protams, talants var iznākt vēlāk, bet ja tu redzi to talantu un ja tu viņu identificē, tavs darbs ir mērķtiecīgāks. Ja? Tu dod tam talantam, jo tu zini, ka viņam vajag. Tas, ka ja tu nokavē 2-3 gadus un atpazīsti vēlāk, vienkārši pazaudēti 2-3 gadi. Ja? Un tāpēc ir svarīgi viņu identificēt, lai tu varētu mērķtiecīgi strādāt kā treneris. Tu varētu tos treniņus taisīt, ko tu minēji. Protams, tāpēc tagad ir tāda, es runāju tagad par FIFA, es runāju tagad par TDS project, kā viņam ir, un tāpēc viņi grib tos labākais spēlētājs visa valstī un pulcēt viņam kopā un trenēt viņam kā nacionāla izlase uzreiz, pat 12 gadus, un sāk tas process, jo tas ir nākotnē. Bet galvenā ideja, kāpēc viņi to var izdarīt, lai pasaules kausa kadreiz ne tikai Spānija, Vācija, Brazīlija un Argentīna vai sapņot par kausu, bet jebkura cita valsti. Un tā varbūt mēs nekad nesaņemsim tu pasaules kausu, bet varbūt mēs varam kļūt tuvāk tai. Tad, tā ideja. Un protams, ka ja spēlētājs ir labs, bet viņš trenējas ne tik augsta līmeņa kluba, ne tik augsta līmeņa kondīcijas vai resursus tur apkārt, viņam grūtāk sasniegt to mērķi. Tu labi minēji, ka ir jāzina tas spēles stils, un es atceros, pie mums brauc tāds Pītis Sturges, viņš Anglijā atbild par bērnu tur sagatavošanu, viņš te vairākas reizes bija, viņš tajā Hall of Fame, tajā Anglijas izglītības sistēmā, ja. Un es atceros, ka viņš teica, ka viņi arī talantu agrāk savādāk identificēja. Ja? Bet tagad viņiem future player, viņš teica, mēs pārāk daudz bijām koncentrējušies uz fiziski spēcīgiem spēlētājiem. Ja? Bet tagad mēs, meklējot talantu, mēs vairāk meklējam citas kvalitātes. Lēmumu pieņemšanu, spēles inteliģence. Ja? Un tas jau ir, tas ir tas, ko tu mini. Kad zinot, kādu stilu mēs gribam, mēs meklējam attiecīgos spēlētājus, un talantu identificēšana būtībā sākās ar skaidru vīziju, ko tu saki. Jā, piekritu visiem, un zinu viņu arī Anglija noteikti, pat, nezinu, jautāja jebkuru treneri, viņš mazliet saprat, kas notiek. Anglija savu stilu daudz mainījies pēdējos gadus. Daudz. Pirms tam, 10, 15, 20 gadus tur bija pavisam cita Anglija. Tagad viņi kontrolēja bumbu daudz vairāk nekā visi pārējie. Un spēlētāji viņam ātrie, tie mazie, ne tā, kā bija iepriekš arī. Tad, mēs to varam ļoti, ļoti labi redzēt. Jā, tā ir tā filozofija. Jā, un otra lieta, labi, mēs identificējām, tos spēlētājus, un tad tu minēji tādu būtisku faktoru. Vajag viņu arī attīstīt. Viens ir identificēt, otrs ir attīstīt. Un es bieži vien dzirdu no mūsu pieredzējušiem treneriem, tieši par to darba apjomu. Gan Jurijs Andrejevs tur minēja, gan Andrejs Karpovs, tur nesen. Tas darba apjoms liels bija agrāk, ka tagad tas vēl mazāks. Tev vajag to talantu arī attīstīt. Tev vajag viņu arī trenēt. Kā domā, vai mēs mūsdienās arī varam tādu apjomu sasniegt, kā bija agrāk? Ja mēs nevaram sasniegt varbūt tādu pašu apjomu, kā bija agrāk, tad varbūt mēs varam to kvalitāti pacelt. Jā, piekrīt, varbūt, jo dzīve mainījies. Varbūt tas ir labi vai slikti, es nezinu, es nevaru pat tos
spekulēt, bet par to, ka mēs varam izmantot to laiku, ka mums ir vēl labāk, tas ir noteikti mēs varam. Jā, absolūti. Visi. Un varbūt tas ir tā atšķirība. Varbūt nevajag trenēt 10 reizes nedēļā, jo ja jums pajautā vāciešiem vai angļiem vai spāņiem, viņi netrenējas 10 reizes 12 gadu vecumā vai 13 gadus vecumā. Un varbūt pat veci spēlētāji to nedara, bet viņi trenējas kvalitatīvi. Tas ir viena lieta, ko mēs varam arī uzlabot. Varbūt es kļūdos, tu man palabosi. Tagad tu biji sporta direktors, manuprāt, bija veikts pētījums par apjomu, ko mēs trenējam. Un man šķiet, ka tas rādītājs bija tāds, ka nav tā, ka mums ir galīgi lejā. Jā, mēs bijām kaut kā. Tu runā par ekosistēmu analīzes? Nē, mums kaut kā vai no EFA vai no FIFA toreiz analizēja to apjomu, cik tad mēs trenējam. Es atceros, ka man liekas, tu toreiz teici, ka apjoms tas nav galvenais. Jā, ka mums laikam galvenais rādītājs bija kvalitāte, ka apjomā mēs no pārējām valstīm nemaz nebija tā, ka tik ļoti atpaliktu. Jā. Tas nozīmē, ka, ja mēs strādājam tik pats, cik pārējie, tad sanāk tā ir kvalitāte, to, ko tu mini. Jā, tas bija FIFA ekosistēma analīzes, un jā, tur, bet, ja salīdzināt tagad labākie akadēmijas pasaulē, bet pat labākie, ja tu salīdzinā, akadēmiju Francijā vai akadēmiju Latvijā, meta piemēram, tad viņi apjoms būs tāds pats ar tiem vistālātīgajiem futbolistiem. Es nerunāju par grassroots tagad. Bet viena lieta kvalitāte, otra lieta ir, kas ir apkārts. Viņam ir daudz konkurentspējīga vide. Mums, diemžēl, tas nav, tad, ja mums tas vide nav, mums to vide jādara. Kā? Varbūt ar vēl papildu treniņu, varbūt ar vēl papildu turnīru, vai ar papildu ārvalstu ceļojumu spēli, starptautisku spēli. Tā tālāk. To jādomā par to. Tas nav vienkārši. Piekrīt, viena valsts. Mēs devāmies tur mācību vizītē. Un tur bija vadītājs, viņš bija holandietis. Viņam arī tā sistēma bija talantu identifikācija un tie talantu treniņi, kur viņi vāca. Jā, tur nebija no 3 top komandām, jo viņi pamatoja to, ka viņiem arī ir pietiekami kvalitīvs saturs. Jā. Bet es spilgti atceros, tajā reizē vadīja treneris treniņu, un tas vadītājs, viņš saka, pietrūkst intensitāti. Viņš aizgāja to treneri, parunāja, ka vajag intensitāti, vajag dažus aspektus uzlabot treniņā. Tad viņš atnāca atpakaļ, skatījāmies to treniņu, turpinājās treniņš. Es neko tā baigi neredzēju. Tad viņš aizgāja, un viņš sāka vadīt. Es nekad nebiju redzējis, kad, piemēram, treniņu laikā nomainās treneris tā. Un pilnīgi cits treniņš bija. Absolūti cits treniņš. Cita spriedze, cits presings, ātrāki lēmumi, daudz vairāk sitieni pa vārtiem, mazāk laika, mazāk telpas. Un tas man kopš tās reizes iedeva tādu ļoti skaidru redzējumu, kad tā kā tu mini, apjoms var būt tāds pats, vingrinājums var būt tāds pats, bet vadīšana no trenera ļoti ietekmē, ļoti. Jā, un tas, ko tu saka, apjoms mums ir, bet kvalitāti vajag uzlabot. Tas ir atbildē uz visu, jo kas tas ir talants un ko vajag talantam, lai kļūst par top spēlētāju. Tas ir viena no galvenajām lietām, tas ir treneris. Un šeit, protams, atkarīgi no trenera darba tur ļoti daudz.
Nu, tu ar šo strādā tagad. Es tev varu novēlēt, sagatavot ļoti labus pašmāju trenerus, kuri strādā ar jauniešiem. Nu, mēs turpinām, nekas vēl nav nulles, turpinām, darbojamies. Un šis ir viens no tiem projektiem, kur ar šo raidījumu starpniecību viņi var smelties tā idejas, jo man ir bijusi futbola dieva svētība, jā, arī Jurijs Andrejovs man te ieved, jā, bet mums savā ziņā ir ļoti paveicies, ka mēs viens otru redzam šeit, satiekam gaiteņos, un mēs varam parunāt par to, jā. Bet ir daudz treneri, kas grib tikpat ļoti, bet viņiem nav pieeja pat mūsu sarunām, un tāpēc tas raidījums ir, ka viņi var paklausīties šos te raidījumus. Tāds parasts jautājums. Marians Pahars. Viņš bija talants? Jaunais Marians Pahars. Nu, Jauns puika vēl. Viņš bija talants. Mums pajautāja Andrejevam varbūt, bet es domāju, ka jā. Andrejevam es atceros, kad Jurijs Andrejevs teica tā, ka ja Marians nestrādāja, man viņu vajadzēja bišķiņu pakaitināt. Tad viņš bija uzreiz gatavs vēl kārtīgāk daudz trenēties. Viņam bija sava pieeja. Viņš tā domāja, es nepiekrietu. Bet es domāju, ka jā, ka es biju talants. Jo tas, ko es domāju, es nezinu, vai tā realitāte vai ne, bet es biju visātrakais uzreiz savā komandā, biju tehnikais, neatlaidīgs, visu. Tad man sakrīt. Tehnisks, ātrs, neatlaidīgs, tā ir tā zelta recepte būtībā. Jā, bet es to trenēju daudz. Es biju fanatiks. Ka treneris var būt fanatiks, tad spēlētājs arī var būt talantīgs. Un tas ir arī viena no tiem īpašībām, man šķiet, kas atšķirīgs talantu vai nē. Tev patīk tas process? Jo pēc treniņa es nekad uzreiz mājās nebraucu. Stājos tur, vēl kādus elementus strādāju. Pirms treniņa man patīk nāc agrāk, daudz agrāk, un mājās arī ar bumbu biju visu laiku. Bet tagad dzīvē mainījies. Bet tad, kad tu biji jauns, jā, talants, bet tu sevi spēji iztēloties, ka tu tiks līdz Premjerlīgai? Tu sevi redzēji tur? Nē, man visu laiku bija bailes, es neticēju līdz galam, bet atkal, pirms tam nebija daudz piemēru. Nebija piemēru? Jā, bija, protams, lieli futbolisti, bet nebija tā, kā tagad. Visam spēlētājiem ir iespēja uzreiz, pat, kad tu 15 gadu vecais, tu var braukt uz Itāliju vai akadēmiju kaut kur. Mums tādas iespējas nebija, tad pat nezināju par to. Un protams, kad kļūs par skontu spēlētāju, tad sāku ticēt tam, ka tas ir iespējami un ar tiem. Bet atkal daudz ko ticēju treneriem, runāju ar treneriem, biju gatavs, varu tā pateikt. Bet tev bija tā, skonto laikā, kad tu biji, tev jau bija mērķtiecība, ka tu gribi tālāk? Protams, skonto laika jau bija, jā. Bet tas ir viena no tādām talantu iezīmēm arī, ko es esmu bieži vien novērojis kaut kādiem spēlētājiem, kas ir gājuši cauri, kuriem man tur bija saskari, jā, kas tiek nākamajā līmenī. Bieži vien, ko es viņos redzu, ka viņi jau diezgan agrā vecumā, viņiem ir konkrētība. Viņa raksturā jau vari pateikt, ka viņš grib tālāk. Šis viss process, lai es tiktu tur. Cik es atceros sevi, kad es biju 10, 12, 15, es nesapņu par to, pat ideja nebija. Jā. Bet, protams, kad kļūs par U21 nacionālas izlases spēlētāju, pēc tam nacionāla izlases kontorindas, tur bija konkrēta ideja. Tas bija projekts jau, ne tikai no mani, bet treneris ar mani to runā. Bet tas ir svarīgi. Drīz. Daudz vēl strādāt labāk, vēl labāk.
Jā, tas jau stūmas priekš, tas motivē. Jā, tas man motivē katru dienu vēl labāk strādāt. Treneris atrada tev pieeju. Protams, jā. Atkal mēs runājam par treneri. Jā, cik svarīgi viņa... Daudzi saka, ka tas ir ne tik ja talants, tad viņš bez trenera. Nē, bez variantiem. Tas ir kopā. Jā. Jo trenerim, ja viņš identificē to talantu, viņam jau jāieguldās, bet viņam jāredz tā nākotne. Jā. Un bieži vien ir jāpalīdz tam talantam dažādos aspektos. Vai ne? Kādam varbūt nomotivēt viņu papildus trenēties, kādu nomotivēt, nezinu, vēl kvalitīvāk kaut kādā brīdī, kad varbūt viņš netic sev iedot viņam to ticību, jā, meklēt tās pieejas, jā, tajā darbā. Un, laikam, jau tu tieši būs tas piemērs, kad tu nebija liels, fizisks, spēcīgs uzbrucējs. Tev bija tieši tās īpašības vajadzēja attīstīt. Jā, bet es biju ātrs. Tas ir tehnisks. Tas ir tehniski, jā, bet es arī daudz strādāju uz to, ka būs fiziski vēl stiprāk. Un es domāju, ka kad braucu uz Angliju, ja man nebūs tas bāze, saprot? Jā. Man būs tur ļoti grūti pat ar ātrumu un ar tehniku. Es vienmēr par to biju domājis. Vienu no goliem es atceros, ka es mājās skatījos uz vecā televizoru, kas bija milzīgs televizors, un es tur vēl vajadzēja spiest tās pogas no vecais. Es atceros, ka to galvu guva vārds, bet braucot uz Angliju, ņemot vērā, kad tur īpaši tā laika Anglijas futbolu, kur centra aizsargi ir parasti fiziski lieli. Tu trenēji sitiens ar galvu? Vai kā tas notika? Tur? Vai pirms tam vispār? Protams. Jo kā tu varēji izdzīvot? Starp tādiem tā laika filozofiem. Protams, mēs trenējam daudz to sitienu ar galvu, kā vispirms ar Andrejevu, kad biju jauns, pēc tam ar Starkovu, viņš ar mani strādā ļoti daudz tos elements, to varu pateikt. Bija treniņas, kad tikai var visu treniņu noslēgt uzbrukumu pēc centriem. Visu treniņu. Darbs, mērķiecīgs darbs. Mērķiecīgs darbs, jā, bet atkal treneris. Atkal mēs runājam par to, ka varbūt pats, un atceros, kad biju Skonto laiku, un Starkovs ar mani individuāli daudz strādā. Un es jau biju izlases spēlētājs, un jau biju Skonto viens no vadušiem spēlētājiem, un brīvdienā es gribu pavadīt ar draudzeni un ar, braukt kaut kur uz restorānu vai atpusties. Un viņš zvana un teica, davai, nāc treniņā. Tas fanātisms. Man to jau nepatīk bet braucu, jo ticēju, un mēs ar galvu tos sitieniem bijam. Un es pat atceros vienu detaļu, kad reiz tas bija, Angļiem viņam labāk to statistiku paņemt, kaut kādu, un vienu sezonu man bija vairāk vārtu ar galvu nekā Šireram vai nevienam citam Premjerlīga. Un tas bija šoks, jo es vismazākais tur. Bet galvenais timings. Jā, laiks sajūta, kurā brīdī. Pareizi. Un to, ko Petrovičs visu laiku teica. Starkovs Jānis. Sit uz zemi, un pēc tam vārdsargam grūti. To, ko es daru. Mēs tik bieži esam bijuši kopā, bet es vēl nekad nebiju jautājis, bet man vienmēr tas bija interesanti. Jo mūsdienās sitienu skaits samazinājās, bet es vienmēr biju domājis, kā ar galvu. Maziņš uzbrucējs, un vēl pēc tam tajā Anglijas futbolā, un tik sit ar galvu. Jo tas, ka tas starp kājām varēja izbest un iesist, tas bija saprotams. Bet ar galvu tas manī vienmēr bija unikums, es to nevarēju saprast. Bet mūsdienās, kā tās tendences, kā mēs atkal runājam, ir jāskatās nākotnē. Tendences sist ar galvu samazinās. Es skatījos statistiku, UEFA, visi iet uz leju. Diezgan aktuāli ir tas, tāpēc, kad mēs zinām arī
Anglija bija izlaidusi, tad UEFA izlaida, jā, tos vadlīnijas, guidelines, kur liek tieši samazināt arī tos sitienus ar galvu, vai ne? Kam? Anglija izlaida, teiksim, vadlīnijas treneriem, cik daudz tu drīksti trenēt, cik spēlētājs, piemēram, tur. Līdz kādam vecumam? Nē, viņiem ir vadlīnijas, kuros vecumos, cik nedēļas laikā tu drīksti sist ar galvu. Okay. Jā, es biju domājis, tev arī jāņem vērā. Es pat par to gribu arī pateikt, jo Anglim ir, jā, ne tikai viņam, ir daudz runas par to FIFA, UEFA, par to runā par to, ka pat nesamazināt, bet ierobežot no kāda vecuma, no jaunam veco posmam. Es nezinu, mēs ar tiem smagam bumbam, mēs ar galvu sita no bērnībām. tad, protams, tagad nezinu. Es arī dzirdēju daudz cilvēku, kur nepiekrīt šiem lietam un šim tēmam. Bet, protams, cilvēki rūpējas par veselību jaunam čalim, tad varbūt tas ne tik laba lieta, bet no otra puse, jo agrāk tu sāk praktizēt, trenēt, jā. Es atceros atkal, es varu atceros sevi un visu laiku es ar galvu sit, mēģināju un varbūt tas palīdzēt. Jā. Mūsdienās ir jāņem vērā tās vadlīnijas strādājot ar bērniem, jāsako mums līdz tiem datiem, to, ko viņi pēta, mums kā treneriem tas ir jāskatās. Un tas ir baigi labi, un atkal tas sajiet kopā ar to, ko tu arī teici, ka treneriem ir pirmkārt jāzina savs stils, ko tu gribēsi future player, nākotnes spēlētājs, kā tu gribēsi spēlēt par 10 gadiem, jo tas ļoti saistīts ar talantu identifikāciju. Tu viņu identificē, un tad viņi tev vajag trenēt. Un man tāds jautājums, ja mēs par šo runājam, un piemēram tāda lieta, kā samazināt, cik drīkst trenēt sitiens ar galvu. Mēs zinām, ka statistiski ir mazāk ar galvu. Ja treneris šodien strādā, un viņš zina, ka viņam vajag atrast to talantu, kurš spēlēs pēc 10-15 gadiem, kā tu redzi to nākotnes futbolu? Kas ir tās kvalitātes, ko trenerim būtu jāmeklē tajā talantā? Kā tu viņu redzi, jo viņš ļoti attīstās uz futbols? Kā tu redzi to nākotni? Kas dominēs? Tas ir grūts jautājums. Man nepatīk prognozi izdarīt. Jā, to nevar zināt, vai ne? Bet to, ka mēs varam jau tagad redzēt, daudz valsti viņi orientēti uz spēlē ar bumbu. Tad ļoti daudz bumbas kontrolē. Bumbas kontrolē. Pieskāriens, pirmais pieskāriens. Pieskāriens, pasas, piespēles, jā. Daudz mainīt flangus un tā tālāk. Starp līnijām daudz spēles. Tad, un spēlē ļoti ātrā atkal. Presingus. Tad, tā būs vēl vairāk, būs vēl ātrāk, būs vēl tehniskās intensīvāk. Jā, intensitāte. Intensīvāk. Tad mēs, protams, mēs saprotam, ka tā tur, kur futbolā ies. Bet no otra puse, es nezinu, man tā statistika, gols ir gols. Jā. Ar galvu, vai ar kāju, vai ar vēl kaut ko. Varbūt es savas golas iesitu ar galvu, tāpēc, ka citam lielam spēlētājiem tā būs vienkāršāk ar kāju iesitu. Es nezinu, saprotu. Tad tas galvenais, ko spēlētājs, kā viņš saprot futbolu, kā viņš redze, vajag jābūt sodlaukumā pareizajā laikā, kā jau teicu. Pareizajā laikā, jā. Un tur uz vietu. Bet viņam jābūt iesit golu. Ja bumba nav nāc uz galvu, tad trenerim viņu jāmācā, kā to darīt. Un nekas nemainās, manuprāt. Bet, protams, ja mēs redzēsim nākotnē, spēlētāji būs vēl ātrāki, viņi būs vēl tehniski, bet arī vēl fiziski spējīgi.
Jā, fiziskais spēks ļoti aug, un tāpēc bieži vien arī Premjerlīga min to, ka intensitāte paliek arvien lielāka un lielāka tiem spēlētājiem, ka vajag gan tehniski taktiskās, gan arī fiziskās īpašības. Un tu arī runā par kurā brīdī ieskriet iekšā, kur atrasties. Es atceros Starkovs, Aleksandrs Starkovs vienreiz, neatceros, kurā sarunā viņš teica, pirms tu māci uzbrucējiem sist pa vārtiem, tev vajag iemācīt, kad vajag sist un kad nevajag sist pa vārtiem. Es to atceros, jo viņš teica, tev vajag attīstīt sapratni par sišanu pa vārtiem. Jā, tu nevari vienkārši mācīt, vienkārši pat sits pa vārtiem. Jā. Bet kad, kur labāk, kuros brīžos sist, jā. Tu teici, ka viņš bieži tejiem arī runāja, jā, individuāli strādāja tejiem. Tad viņš redzēja, viņš ieguldījās tevī tieši. Viņš attīstīja to sapratni tevī kā talantā. Viņš lika apjomu, bet arī sapratni. Viņš tev stāstīja. Daudz runāja. Protams, tas ir process. Tas ir, protams, ļoti daudz jārunā, ļoti daudz jāskatās videos uz teorijām par to, kāds sist. Varbūt šeit labāk atdot piespēlē, varbūt sist. Tas ir, manuprāt, tas ir normāls process. Ne tikai tiem pieredzējušiem futbolistiem, bet arī ar jauniem spēlētājiem mums par to jārunā. Un viņam to patīk. Viņam to patīk tagad. Mums tas nebija patīkami, jo nebija mums tie vēl dati vai nebija mūsu laiku to video analīzes visādas. Tagad ar līnijām. Video ar bultiņām. Jā. Tagad viņam to patīk un manuprāt tas palīdzēs. Es atceros ar Andreju Karpovu Daugavas stadionā. Viņš varēja ielikt VHS kaseti, ja es nemaldos, 2 stundas. Es joprojām atceros. Manchester United spēle. Neatceros, kuri bija tie spēlētāji, bet viņš kādam mūsu spēlētājiem, viņš teica, skaties, gaisa bumba, 2 cīņi, otrajā laukuma pusē. Jā. Viens spēlētājs lats cīnās pa bumbu ar aizsargu, jā. Viņš saka, skaties, tas malējais, viņš jau skrien. Nevis, kad bumba tikai aizlidoja, tev ir jau jāskrien, un es to spilgti atceros, bet tur varēja būt tiešām 2 stundas, treneri atkal ieguldās. Jā, bet 2 stundas, protams, nebija patikami, bet... Es nezinu, vai mūsdienās vairāk tendence ir tāds short sharp, jā, tur Spāņiem vai kam ir 15-20 minūtes, biežāk mikroteorijas tāds, jā, vairāk viņas ir. Spēlētājiem ne tikai Spāņiem, bet visai pasaulē tās patika. Tāda lieta dažreiz, kad mēs runājam par skautingu vai par talantu identificēšanu, jā, tad kāds saka, labi, Indija liela, viņiem vajag, Anglija liela vajag. Mēs esam maza valsts, jā, tur Latvija, mēs visi viens otru zinām. Jā, dažreiz izskan tā, bet talantu identifikācija, tas ir vienalga, tas ir bišķiņ kaut kas cits, cik ļoti mums vajag to talantu identifikāciju. Protams, izskatās, ka mēs to zinām, bet atkal. Mums nav, mēs iesim uz spēlēm un izlasim, labākus spēlētājus uz šo brīdi. Es esmu pārliecināts par to, ka mums ir daudz un mēs varam atrast labākus spēlētājus nekā mums ir tagad. Es absolūti pārliecināts par to, jo mums arī bija piemēri, kad atceros, ko Verpakovski izdara. Piemēram, Maris, tādus spēlētājus jāmeklē. Saprotat? Un viņi ir, bet kur viņi ir tagad? Pagaidām kaut kur, jo mums nav tāda procesa. Varbūt viņš tagad sēž uz ļoti maza kāda pilsetiņa. Jā, viņš mazā pilsētā, jā. Jā, pilsētā kaut kur un pat netrenējas, vai trenējas skolā, vai trenējas tikai 2 reizes nedēļā, vai 1 reizi, jo viņš nesaprot, ka tā var būt. Mēs to nezinām. Bet, ja mums ir process, ja mums ir struktūra, ja mums ir stratēģija pats galvenais, tad varbūt, ir cilvēki, ir departaments,
Talent ID departaments. Varbūt tas tikai viens cilvēks tāda departamenta, bet tā jau daudz. Un par to mums jādomā un izdarīt, jo ātrāk, jo labāk. Talants jau bieži ir saistīts ar grassroots. Bieži runā, UEFA, FIFA, arī federācija cenšas masveidību. Cik būtiski ir masveidīgi priekš tā talanta identifikācijas, lai būtu daudz spēlētāji? Ļoti, ļoti būtiska. Jo vairāk spēlētāji, vairāk talantu. Kā viens no otram var... Viņi iet kopā, roku roku. Jā, viņi iet kopā, roku, protams, bet tagad mēs runājam vairāk par elītu segmentu, bet, protams, bez grassroota nebūs profesionāla futbola. Jā, un tas atkal uzsver to būtiskumu tai visai ekosistēmai kā tādai. Kvalitatīvi treneri, laba talantu identifikācija, skaidra filozofija, ko mēs gribam, un apakšā milzīga bāze, ar spēlētājiem, kuri beigās tad var iziet tajā elitē, kur tad mēs varētu. Okay, es domāju, ka ļoti noderīga saruna tieši par talantu, tādu identifikāciju ieskicēt, un manuprāt, tiešām treneriem ir ļoti būtiski identificēt tos talantus, jo tiešām arī ir tas treniņu process, ko mēs arī minējām. Ja? Bet ir arī aiz treniņu procesa tās mazās sarunas, mazā sapratnes attīstīšana spēlētājā. Un tādēļ jau ir būtiski, lai treneris varētu identificēt tos nākotnes attīstības, viņš varētu mērķiecīgi strādāt, lai labāk ieguldītu to laiku. Un esmu pārliecināts, ka daudz treneri noteikti šeit piefiksē sev nianses savā darbā. Jābūt filozofijai vispirms, un varbūt jābūt arī tiem treneriem, viņam vajadzīga palīdzība, sapratiet? Jo viņš pats nevar to, mēs nevaram paši izdarīt visu futbolā, jo tagad tas ir, ko mēs gribam sasniegt, tas ir visgalvenais. Un ja mēs gribam sasniegt daudz un noķert tie lieli valsti, pat ne lieli, bet vidēji valsti, mums par to jādomā. Un, kā teicu, vajag izdomāt darbu grupu, kaut kādu izveidot un domāt par to, kā šo segmentu kā piepildīt, kā attīstīt šo aspektu. Šo aspektu, bet treneri, ir skauti, ir treneri. Protams, ka mums varbūt nekad nebūs tā kā Angļiem, ka viņiem tur būs katrai komandai pa 15 skautiem un nacionālā izlase vēl tur 10. Bet attīstīt arī ir varianti, kad kursos ir skautinga kursos mūsu treneriem, lai viņam būs vieglāk to saprat, bet jābūt idejai, ko mēs gribam atrast arī. Tad, ja mēs visiem apvienosimies, tad mums būs vieglāk, manuprāt. Šīs burvīgās nots, paldies, bija prieks tev redzēt, paldies, ka tu biji šeit. Lai treneri iedvesmojās uz šīm lietām, lai meklē talants, lai trenē, lai taisa teorijas pa 2-3 stundām, lai taisa kvalitīvs un daudz treniņus. Paldies mūsu skatītājiem, droši skatāmies šo un nākošos raidījumus un attīstam to futbola prātu un ejam visi kopā, lai mums augtu talantīgi spēlētāji. Paldies!